Tā kā, jā, un baktērijas, teiksim, vispār ir ļoti tāda interesanta un gudra, teiksim, tāda sadaļa, kā mums nosaukt patogēni, ja. Un ir tāds zinātnieks, kas jau ļoti sen, kaut pagājušā gadsimtā teica tādus vārdus, ka patiesībā mēs dzīvojam baktēriju pasaulē, nevis viņas dzīvo mūsu pasaulē, jo baktērijas ir, viņas ir visur. Ja teiksim tā, ka tur parazīti, tur ir kaut kur, tur vīrusi arī varbūt ne visur, bet teiksim baktērijas principā ir visur. Ja, viņas ir mežā, kokos, cilvēkos, putnos, viņas principā ir praktiski visapkārt zemē, ir savas baktērijas, visur ir kaut kāda noteikta sava mikroflora, ko veido šīs baktērijas. Un cilvēks, protams, nav izņēmums, un izrādās, ka cilvēku organismā baktēriju mums ir 10 reizes vairāk nekā mūsu šūnu, mūsu pašu šūniņu. Ja. Tad jautājums ir, kas mēs esam? Cilvēks vai mēs esam baktērijas? Ja, jo 10 reizes vairāk ir baktēriju. Ja, tā kā, un cilvēki viņus mēdz sadalīt labās un sliktās, ja, baktērijas, bet patiesībā jau arī tās sliktās, ir tās izteikti sliktās, bet pamatā visas baktērijas, viņas lielākā daļa, tās, kas mūsu organismā dzīvo, viņas tur dara kaut kādu darbiņu, un viņas ir normālas, labas. Ja, viņas dara savu darbu, tur piedalās vitamīnu izstrādes procesos, tur barības pielu uzsūkšanas procesos un dažāds katrai darbiņš, bet problēma rodas tad, un viņas kļūst par patogēnām tad, kad viņas savairojas par daudz. Ja, jo jābūt visu organismā mums ir balans. Ja, un tiklīdz šis balans izjūg, un kaut kas ir par daudz, un kaut kas par maz, tad viss tur arī jūg un brūk. Ja, un tad būtībā viņas jau pārvēršās par patogēnām, ja viņas sāk nekontrolēti vairoties. Un tad mēs sakām, ka viņas ir sliktas. Ja, nu, piemēram, tās pašas klosterīdijas un kādas tik viņas tur, nešerīhies, ja viņas normāli ir. Pat arī par sēnēm kolēģi runā, teiksim, arī sēnes normāli ir mūsu mikrofloras sastāvdaļa, viņas tur ir. Jo viņām tur ir jābūt un viņām tā ir no dabas, no Dieva nolikts, ka viņām tur ir jābūt. Un savs darbiņš jāpilda. Bet tad, kad mēs, teiksim, pirmkārt jau ar stresu, ja, stresojot, pazeminam savu imunitāti. Otra lietiņa ļoti aktuāla mūsdienās ir, kas ir mūsu galvenās barjeras vispār organismā, kas mūs pasargā no parazītiem, arī no baktērijām, no sēnēm. Kas ir mūsu barjeras galvenās, kā jūs domājat? Kas mūsu organismā sargā? Imunitāte. Imunitāte, imunšūnas, jā, tā ir arī viena sadaļa ļoti svarīga, jā. Bet kas ir pirmā barjera? Tiklīdz mēs kaut ko apēdam? Dzīvesveids. Jā, pareizi, kas tur teica, jā. Pirmais, teiksim, visu, ko mēs apēdam, nonāk mūsu kuņģī, jā. Un kuņģa skābe apstrādā to visu. Ja cilvēkam ir kvalitatīva laba kuņģa skābe, viņam lielākā daļa viss tur parazītu oliņas un cistas un baktērijas, ja viss tas tiks likvidēts, jo tā kuņģa skābe ir ļoti spēcīga, tur 1 līdz 2, ja, pat, varbūt līdz 3, bet tas viss aiziet bojā. Un tālāk otra barjera, kas vēl mums pasargā? Žults. Jā, žults. Tas ir atkal ļoti sārmaņš šķidrums. Jā, tas ir tīrs sārms, kas atkal visu sāēd. Ja, būtībā visu vēl, kas tur ir palicis, kas caur kuņģa šulu ir izsprucis cauri kaut kādā veidā, tālāk ar žultu tiek apstrādāts jau, teiksim, tievajā zarnā ietek žults un viss tiek iznīcināts. Īpaši tas attiec uz sēnēm, jā, arī Ritiņa stāstīs kolēģi. Tātad, ja mums šīs divas barjeras strādā pareizi, mums īstenībā ļoti daudz nav ko uztraukties. Imunitātei arī nebūs tik daudz darba. Nu, tad tālāk jau, kas ir ticis cauri, tad, tas ir uz imunitātes tagad jau pleciem viss, jā. Un tik ļoti arī svarīgi, protams, kādā stāvoklī ir mūsu imunšūnas, jo bieži domā, kas ir imunitāte. Imunitāte patiesībā ir dzīvas šūnas. Jā, teiksim, tā arī var kaut kur varbūt vēlāk palaist apkārtos attēlus, jūs varat papētīt, lai jums arī tīri vizuāli paliek tas atmiņā, jā. Teiksim, tā var imunšūna, piemēram, jā, tur varbūt, kas neredz tik tālu, jā. Imunšūniņi, viņi ir aktīvi, viņi ir darbīgi šeit, piemēram, viņi cīnās ar vēža šūnu, bet līdzīgi viņas cīnās ir atkal šūnas, imunšūnas, kas cīnās ar baktērijām. Jā, teiksim, ka arī, piemēram, var redzēt, palaidīšu apkārt, teiksim, baktērijas uzbrūk šūnām, jā, un atkarcīgi imunšūnas nāk atkal tajā vietā un cīnās, un tās baktērijas tur plosa un, tā kā saka, apēd
būtībā un absorbē sevi un tālāk sadala jau tur smalkās sastāvdaļās. Tā kā tā visu laiku notiek šī nemitīgā cīņa mūsu organismā arī tām pašām vēža šūnām, visu laiku cīnās mūsu imūnu šūnas, jā. Bet, ja mums šīs pirmās divas barjeras nav, un tas ļoti mūsdienās ir izteikts īstenībā, ka kuņģa skābe cilvēkiem ir pazemināta, diemžēl, un viņam vēl iedod omeprazolu, un līdz ar to viņam pazemina viņa vispār tā, ka ir katastrofa, ja? Un līdz ar to tur nav kādas aizsarga barjeras vairs nevar būt. Ja? Un līdz ar to tiek cauri visi šie patogēni, un imunitātei tad ir jāstrādā, kā saka, melu muti. Ja? Un, diemžēl, imunitāte nav paredzēta tādam skaitam, jo tomēr ir kaut kas mūsu organismā viss ir salikts pareizi. Un arī attiecībā uz baktērijām ļoti svarīgi ir tātad, lai mums šī kuņģa skābe būtu pareiza, ja, jo tad mums arī tur nebūs problēmas ar visādām tur heliobaktērijām un citām baktērijām, ja tās lietiņas ir ļoti svarīgas, ja, un skatīties, lai laba žults attece. Par to mēs arī esam daudz runājuši, kā mēs varam viņu uzlabot, un kam ir jautājumi, droši griezieties arī pie tā, kas jūs šeit uzaicināja, ja kāds problēma, viņas vispār droši sazinieties ar to cilvēku, kas jūs šeit aicināja. Jā, un viņš mums visu izstāstīs, droši vien nosūtīs dažādas materiālus, jums, kas interesē. Un jā, par baktērijām, tad mums zarnu traktā vispār, te jau meitenes teica, mēs nesam līdz parazītus, bet mums vispār dzīvo tur kaut kā 2-3 kg zinātnieki ir pierādījuši arī baktēriju. Jā, tas ir arī vēl tas, to mēs vēl nesam līdzi. Tā kā mēs esam tādas, kā saka, baktēriju veidojumi arī savā ziņā. Protams, šīs sliktās saucamās baktērijas, tās parasti saka, ka viņas ir sliktas, šis stafilokoks, streptokoks, bet viņi arī, normālā variantā, viņi ir mūsu organismā. Ja? Un tad, kad mēs ļaujam viņiem savairoties, un kad tas notiek? Visbiežāk tas notiek, principā, tad, kad mēs lietojam antibiotikas. Ja, antibiotikas ļoti izjauc mums šo dabīgo mikrofloru. Un kombinācijā vēl ar stresu, kronisku. Jā, stress vispār pats par sevi saskābina organismu iekšējo vidi un arī pazemina imunitāti. Kombinācijā tas viss rezultējās, kad šīs baktērijas sāk nekontrolēti vairoties tur, jo tur nav šo labo baktēriju. Tad ir ļoti tāds interesants pētījums, arī viņu atradu internetā, ka tiešā veidā tagad ir pierādīts, ka stress ietekmē bifido un laktobaktēriju šo visu attīstības procesu mūsu organismā. Jā, viņas tiek, viņu skaits samazinās, ja cilvēks dzīvo ilgstoši stresā. Jā, līdz ar to tās īstenībā ir galvenās, bifido un lakto ir tās no labās pasaulītes jau, jā, kas mums uztur šo līdzsvaru. Viņas tā kā palīdz noturēt to līdzsvaru, lai tās patogēnās nesavairojās, un arī sēnes, tad viņas kontrolē arī sēņu attīstību. Jā, un tik līdz viņu tur nav vajadzīgā skaitā, tā uzreiz ir pārņem vietu. Tā kā es parasti meitenēm stāstu, iedomājies tu dārzā, ja tev tur ir tagad smukas izravējas un neko neiestādi, kas tur notiek. Tur pēc laika viss aizaug ar nezālēm. Ja. Un te tas pats, ja mums labo tur nav, tad visu to pārņem, visu šīs patogēnās. Un tad mēs sakām, ka tagad viņas ir sliktas. Jā, viņas ir sliktas, bet patiesībā viņas nav sliktas, ne labas. Viņas ir tādas, kā viņām ir jābūt, bet mūsu darbība nav pareiza. Ja mums ir stress, mums ar viņu ir jāstrādā. Ja mums ir zarnu, mikrofloras kaut kādi traucējumi, tad mums ar to ir jāstrādā. Mums ir jāatjauno savu dabīgā zarnu mikrofloru. Piemēram, antibiotiku lietošana, 1 nedēļas kurs, zarnu mikroflora tiek bojāta uz apmēram 2 mēnešiem, tas ir kā minimums. Jā, parasti tas ir 6 mēneši, kamēr mēs varam viņu atkal atjaunot. Tas nenotiek tā, ka mēs tagad tur izdzersim kaut kādu probiotiķu kursiņu 1 mēnesi un atkal viss būs kārtībā. Diemžēl tā nenotiek, jā, jo tur pat ir zinātnieki, kas saka, ja tu vienreiz izdzers antibiotikas, tev nekad vairs nebūs tāda mikroflora, kā tev bija no dabas dota. Tev viņa jebkurā gadījumā vairs tāda nebūs nekad. Tā kā ļoti, ļoti jādomā vispār par to. Šobrīd ir ļoti, tagad jau gan mazāk, ja, bet vienā brīdī bija riktīgi tāds antibiotiku bums pa labi, pa kreisi, pie katrām iesnām, pie katras klepus jau rakstīja antibiotikas, ja. Par to ir jādomā, tāpēc ir dabā šīs vielas, te meitenes jau rādīja, pret vīrusiem, līdzīgi arī pret baktērijām ir dabas antibiotikas, teiksim, ar kurām mēs varam strādāt, ja, kas mums palīdz. Un nevajag mesties pie katrām iesnām, pie katras klepus, uzreiz dzert ķīmiskās antibiotikas. Ir ķiploks, par kuru ļoti aizmirst.
cilvēki, jā. Cik daudz no jums, teiksim, lietojas regulāri ķiplociņu? Nu, tādiem kursiņiem kaut vai. Malači, jā. Ir rociņas, jā, kā 3-4 ir, jā. Bet redz, nu, tas ir vispār mums pieejams, un vispār te ir, piemēram, es ir palaidīšu apkārt paskatīties pasaules dabas antibiotiku tops, jā, kas ir, nu, tā kā pasaulē noteikts. Tad, teiksim, pirmajā vietā, kā jūs domājat, kas tur ir? Ķiploks, tieši tā. Un viņš ir gan antibakteriāls pret baktērijām, viņš ir pretvīrusu līdzeklis lielisks, viņš ir pretparazītu līdzeklis, arī droši vien ziniet, jā. Un viņš ir arī pret sēņu līdzeklis, arī ļoti sēnēm viņš nepatīk. Tā kā vienkārši universāla lieta, vienkārši, kas mums visiem ir pieejama, bet diemžēl cilvēki neskāpēc viņu nelieto. Bet labāk aizskries kaut kur uz aptieku un nopirkt kaut ko tādu, ko tur ātri iedzers, ja? Bet viņš izmainīs, viņš palīdzēs, teiksim, radīt šo vidi, kas nepatīk visiem šiem mošķiem, ja? Un kas vēl dabīgā otrā vietā ir skudru koka miza. Te jau pieminēja Evita, jau pieminēja, laikam arī vēl pirmā runātāja Sandra, kā skudru koku miza. Trešā vietā stāv mums koloidālais sudrabs, ko arī meitenes jau rādīja, ja, pasaules topā. Nu, un tāpēc arī saprotiet, kāpēc viņi Latvijā grib aizliegt. Ja, viņš ir trešajā vietā pasaules antibiotiku topā. Nu, ķiploku pagaidām vēl viens necenšās aizliegt. Bet, nu, nav jau nekāds brīnums, jo par sudrabu mēs arī ļoti brīnījāmies, ja, ka pēkšņi nāk ziņas, kad viņš Eiropā varot būt aizliegts. Ja. Tā kā, nu, tie ir ļoti spēcīgi dabas antibiotiķi, kas principā strādā pret ļoti plašu spektru šīm baktērijām visām, ja, kaitīgajām. Pie visādiem iekaismēm, ko var pastāstīt, ir arī tāda sudraba želeja, kas man vispār ļoti vienmēr somiņā ir, arī tālāk viņa tiks aizliegta, ja aizliegs Eiropā. Man viņa, principā, vīram izglāba roku, jo viņam viņš nozāģēja pirkstu, un, principā, tā palika karājoties. Viņam piešuva, protams, uzreiz aizvedām. Bet viņam sāka pēc tam ļoti strutot. Viņš sāka strutot un nedzīja un visu laiku sulojās. Un doktori jau teica, ka nu, neko nevar izdarīt, tur, ka laikam būs jāņemt pirksts nost. Jā. Un mēs sākām šito te sudraba želeju. Ik pa brīķiem stundiņa paiet, ņemam apsēju nost, atkal smērējam virsū, jā. Atkal ņemam nost, atkal smērējam viņu virsū un tā visu laiku ik pa stundiņai divām. Un principā viņam pirksts ir savā vietā, nu, viņš ir varbūt mazliet tāds kā kroplīgāks vai ne tik labi kustās, bet viņš ir. Ja? Un tas ir, mums bija arī ļoti liels tāds tieši sudraba tur arī saistībā ar baktērijām, tieši, ka nu, baktērijas ir tās, kas rada šos strutainos, tādus gļotainos izdalījumus, visus šos iekaisīgos tādus procesus, kas kaut kur struto, kas kaut kādā abscesi veidojās, apsārtumi, ja, sāpīgi. Pie baktērijām parasti ir sāpes. Piemēram, pie parazītiem varbūt mēdz būt vēderā sāpes vai kā, bet pie vīrusiem parasti mazāk ir muskuļu sāpes, ja, bet pie baktērijām ir ļoti izteikti sāpes vispār. Ir apsārtumi, veidojās visādi augoņi, ja, tādi furunkuļi, tas viss ir tā kā uz baktēriju rēķina, un sudrabs ļoti labi ar šitām lietiņām visām tiek galā. Nu, tad trešajā vietā, vai ceturtā vietā mums ir ingvers, kur arī, nu, nav varbūt mūsu latviešu augs, ja, tas ir pasaules tops, tad ir kurkuma. Arī ļoti spēcīgi dabas antibiotikas, tāpēc kurkumīns ir ļoti laba lieta. Jā, vienkārši mīlēt, viņš ir gan aknas attīrošs produkts, žulti veicinošs produkts, gan arī antibiotiķis. Raudene, nākamā vietā ir saucamā oregano. Latviski mēs viņu kā raudeni pazīstam, arī ir spēcīgs pasaules topā antibiotika. Nu, un zeltsakne vēl ir un olīvu koka lapas. Liekas, Latvijā nav tik ļoti pazīstami. Nu, tā kā tas ir tas, kas mums ir dots. Nu, protams, ja par baktērijām runā, tad mums ļoti svarīgi ir uzturēt šo labo baktēriju balansu, šo saucamo mikrobiomu. Tagad ir atklāts, ka katram cilvēkam viņš ir savs. Ja, mums katram nav vienādi. Mums katram pilnīgi savādāk šis baktēriju attiecības un sastāvs ir. Un ļoti svarīgi uzturēt tādu, kāds viņš mums katram ir. Un tās labās zarnu baktērijas, viņi dara ļoti, ļoti svarīgus darbiņus. Ja, viņas patiešām, viņas mums būtībā pārtikas pārstrāde neveic mūsu ne kuņģis, ne zarnu trakts, bet tieši šīs mūsu labās baktērijas. Kā būtībā arī tur ir interesanti, ka vai mēs paši vispār kaut ko mēs darām. Visu lielāko darbu izdara baktērijas. Mums organismā to barības vielu uzsūkšanas procesu, visu sašķelšanas procesu
uzšūkšanas procesu, to visu realizē mūsu labāk baktērijas. Tāpēc tik svarīgi viņas neiznīcināt nekādām ķīmijām, nekādām antibiotikām, maksimāli turēties pie tā dabīgā. Protams, ir smagas situācijas tur slimnīcās un visu, tā ir cita lieta, bet arī pēc tam ir ļoti jāatjauno šis balans organismā. Jālieto probiotiķi plus prebiotiķi. Svarīgi arī saprast to, ka, ja mēs tikai probiotiķi dosim šīs labās baktērijas, pirksim, nebūs tā rezultāti, ja mēs nedosim prebiotikas, tie tās šķiedrvielas. Ja? Tad viņas ir jābaro, jo mūsu baktērijas neēd karbonādes un siļķi kažokā, bet viņas ēd mums tieši šīs šķiedrvielas. Ja? Šķiedrvielu, diemžēl, mēs ar pārtiku ļoti maz arī mūsdienās ēdam, tāpēc nākas papildus to visu lietot silījumu un lincētus un daudz lietiņas, ko mēs varam izmantot. Protams, arī imunomodulātori. Atceramies, ja mēs gribam tikt galā ar baktērijām, noteikti vajadzīgi šie dabas imunomodulātori. Tās lietiņas, kas veicina imunitātes stimulāciju. Ja mums ir sākusies kaut kāda bakteriāla infekcija, tad ļoti svarīgi ir tieši arī šie imunomodulātori. Kaķenaks arī ir viens no tiem, teiksim, imunomodulātoriem. Viņi ir daudz, īstenībā lakrices sakne ir un ir dažādas vielas, kas ir labi spēcīgi imunomodulātori. Par to mums nav šodien tēma, bet svarīgi saprast, ja ir saskara baktērijām, tad pirmkārt mēs sākam noteikti lietot šos dabas antibiotiķus. Ja? Skatāmies, kurus ņemam palīgā, pieslēdzam noteikti arī probiotiķus, prebiotiķus, un noteikti arī imunomodulātorus. Tā ir tā pirmā palīdzība, ko mēs varam izdarīt pie baktērijām, kā mēs to varam tikt galā, un viennozīmīgi arī ļoti svarīgi ir fermenti. Fermentēta pārtika, fermentēti gatavi jau kompleksiņi, kas ir augu fermenti, lai mēs varētu palīdzēt visu tām sliktām baktērijām tikt galā. Tā kā tas īsumā tas būtu viss par baktērijām. Tā ir ļoti tāda, nopietna vispār tēma, un baktērijas ir tās, kas var izraisīt būtībā arī letālu iznākumu ļoti ātri. Ja teiksim, parazīti valkas ilgstoši, parasti sēņu slimības arī iet ilgi. Sēnēm patīk, taču viņas dzīvos mums nebūs, vai ne? Bet baktērijas ir tādas, kas, teiksim, ja viņas ir ienākušas, viņš ir ātri cilvēku novest līdz letālam iznākumam. Tur ir mēnešu jautājums, un cilvēks arī var aiziet. Tā kā viņām nekad nav tādi, joki. Ļoti ar viņām ir jāmāk laicīgi norēģēt un laicīgi jau sāk darboties. Man sajūta, ka esmu beigusi augstskolu, aplausi Initai. Zēns, kā pateikšu, pavisam godīgi, mums ir apmēram